Sveiciens sportistiem! Šajā video es pastāstīšu veidus, kā labāk uzsākt agros rīta treniņus. Pats es parasti trenējos no rīta, taisu skriešanas treniņus agri no rīta, kamēr visa ģimene vēl guļ. Kad man treniņš beidzās, es esmu izgājis dušu un ģimene ceļās augšā, un es varu pavadīt visu dienu kopā ar ģimeni. Tādēļ treniņš nav nozadzis laiku ģimenei. Un arī darbam, protams, nav traucējis. Pavisam došu 12 ieteikumus vai padomus, kas uzlabos rīta treniņu, vai kā labāk sagatavoties rīta treniņam. Pirmām kārtām par gulēšanas laiku. Tas ir ļoti svarīgs. Nosaki, cik stundas ir vajadzīgas tev, lai tu kvalitatīvi izgulētos. Jo diena ir stresaināka, jo vairāk stundas ir nepieciešams, lai ķermenis atjaunotos dziļajā miegā. Parasti tās ir 6 līdz 9 stundas. Un tad, kad tu zini, cik stundas ir vajadzīgas tev, tad tu izrēķini, cikos tev vakarā ir jāiet gulēt. Un tad vakarā atrodi lietas, kas palīdz doties tev laicīgi gulēt. Piemēram, uzliec zvanu 30 minūtes pirms gulētiešanas. Pirms gulētiešanas neskaties ne telefonā, ne planšetē, izslēdz visus zilos ekrānus. Paguli 15-20 minūtes uz jogas adatu paklājiņa, kas atslābina muguras un palīdz centrālajai nervu sistēmai atslābināties, vieglāk iemigt. Paklausies lēnu mūziku, veic dziļo elpošanu, atrodi savu rituālu, kā vieglāk iemigt. Nākamais. Šitas ir ļoti svarīgi. Tātad iepriekšējā vakarā jau sakārtos savas drēbes. Pirmām kārtām iepriekšējā vakarā paskaties, kāds rīt no rīta būs laiks. Tad tu zini, kādas drēbes sakārtotās, saliec jau viss tur rindiņā, tā lai no rīta, kā tu piecēlies no gultas, sēdus, tā uzreiz jau sāc vilkt tās drēbes, ar kurām jāiet ārā. Kad tu esi saģērbies, tad tu jau vari iet ārā, kaut vai samiegojies, bet tu jau esi ārā. Tu esi no gultas ārā un jau ārā, tu vari sākt jau tipināt. Tas te reāli palīdz, tas te ļoti palīdz, jo no rīta negribās neko vairs krāmēt un meklēt, un pārējie vēl guļ un skapi tur virināt, un tāpēc iepriekšējā vakarā saliec visu jau. Iepriekšējā vakarā arī sagatavo dzeramo ūdeni. Viena pudele pirms treniņa, otra pudele pēc treniņa. Vēl labāk, ja tu uztaisi visas brokastis jau iepriekšējā vakarā. Tad atgriezies pēc treniņa, un tev jau ir brokastis jau sagatavotas. Tev nav jāiespringst un jāgatavo, jādomā. Tev viss jau ir jau salikts. Tas ar baigi palīdz, riktīgi palīdz. Un ja ir garais treniņš, tad to dzeramo, ko tu ņem līdz uz treniņu, arī sagatavo jau iepriekšējā vakarā. Nākamais ļoti būtisks. Izveido rīta plānu. Ko tu darīsi? Tā tev precīzi skaidri jāzina. Kur skriesi, cik kilometrus skriesi, kādā tempā skriesi, visu sīki tev jāzina plāns ir. Ja tu pamodies bez plāna, iespējams, kad tu vari arī pagriezties uz otriem sāniem un turpināt gulēt, jo tev nav plāna. Principā, cilvēki visbiežāk no rītiem guļ ilgāk tikai tāpēc, ka viņiem no rīta nav ko darīt. Viņiem nav plāna. Ja tev tas plāns ir, tad tu no rīta var piecelties un izdarīt tās lietas, kas tev ir ieplānotas. Šajā sakarā ir tāds anekdots par agro rīta celšanos. Es esmu ļoti slings. Es esmu tik slings, ka es no rīta ceļos 5:30, lai man būtu vairāk stundas, ko nedarīt. Ja? It kā absurds.
Jā, bet nu, tā tas ir. Ja tev ir ko darīt, tu celies no rīta augšā un aiziet. Tā, ejam tālāk. Ļoti palīdz, šī te ļoti palīdz. Jā, tad novieto modinātāju pulksteni kaut kur otrā pusē istabai vai pat ārā no istabas. Un tā, kad viņš sāk zvanīt, tu vienkārši esi spiests piecelties, izkāpt no gultas ārā un apstādināt to modinātāju. Un apsveic, tu jau esi ārā no gultas. Tad atliek tikai saģērbties un doties ārā. Ejam tālāk. Izveido savu rīta rutīnu. Jo īpaši no rīta, kad smadzenes vēl nav pamodušās, tev ir paies kaut kāds noteikts laiks, kamēr tu pamodīsies, un varbūt pirmo kilometru tev pat ir jānoiet, kamēr pamostās visi muskuļi, saites, iekšējie orgāni, un tad tikai tu sāc skriet. Varbūt, ka tev vajag kaut kādus vingrinājumus, pieņemsim, rokas pavēzēt vai pavērpt, mugurkaulu pastiepties. Tas tev palīdz. Atrodi savu, kas tev palīdz no rīta pamosties. Ejam tālāk. Nu, šitie ir tādi ieteikumi. Kofeīns. Kofeīns iedod možumu un aizdzen miegu. Tātad vakarā pirms gulētiešanas kaut kādas stundas, nu, tev jāzina pašam cik, nelietot kofeīnu. Ja ķermenis ir tīrs no kofeīna, tad viņam vieglāk aizmigt un naktī miegs ir dziļāks. Paskaties, pavēro, ja tu to kofeīnu lieto, tad cikos tu viņu lieto un varbūt pārtrauc, pasties, kā tad tev veicās ar miegu. Gan iemikšanu, gan pa nakti gulēšanu. Nu, un ja pie ēšanas un dzeršanas, tad arī jāpasaka obligāti tas, ka kaut kādas 2-3 stundas pirms gulētiešanas, nu, nevajadzētu baigi pieēsties. Jā, tad tas arī traucē to dziļo miegu. Ja mēs ejam gulēt ap kādiem 9:30, nu, tad 6 vakariņas paēdām, viss ļoti labi. Nu, vēl ejam tālāk. Ieteikums vispār ievērot veselīgu dzīvesveidu. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja tu esi iesācis celties no rīta un neievēro veselīgu dzīvesveidu, tad tava imunitāte bišķiņ sāk šūpāties, jo, pieņemsim, ķermenis ir pieredzis gulēt tur ilgāk, bet tu viņam liec celties agrāk, imunitāte bišķiņ ir stresā, ķermenis var saslimt. Tad tev atkal, lai atvesaļotos, ir jāguļ ilgāk, un tu atgriezies apburtā lokā. Jā, tad tu guli, lai tu izvesaļotos, tā, ka tu esi izvesaļojies, tu celies agrāk, tu atkal saslimsti, tāpēc izveido savu plānu, lai pasargātu sevi un savu veselību. Ēd, dzer, skaties, nu, ģērbies silti, lai tu esi vesels un stiprs. Ejam tālāk. Kad tu sāc celties agrāk, dod sev laiku lēnām pielāgoties. Tā. Dod sev laiku lēnām pielāgoties. Pirmajā nedēļā mosties kāds 15, 20, 30 minūtes agrāk. Pēc tam, pēc kādām 2-3 nedēļām, vēl 15, 30 minūtes agrāk, lai tas ķermenis lēnām pierod, pielāgojās. Ja tu celsies uzreiz stundu vai pusotru agrāk, ķermenim tas būs šoks. Un kā jau iepriekš teicu, tā imunitāte uzreiz, imunitātei stress un paliek jūtīga pret vīrusiem un visādām citādām kaitēm. Ejam tālāk. Nu, šitas ir labs ieteikums. Saprast, pārliecināties, kāpēc tu to vispār dari. Ja tu neesi pārliecināts, nezini, kāpēc īsti tu to dari, tad visdrīzāk, kad telefons nozvana, tad tu vienkārši nospied un turpini gulēt, jo tā motivācija tev nav. Tomēr, ja tu zini, kāpēc tu to dari, tad viss var sanākt. Tā tu vari paveikt iecerēto. Kad tu esi
piecēlies, ļoti palīdz. Nu, šitas te ļoti palīdz. Tu arī no rīta ieiet toaletē, nomazgāt ar augstu ūdeni seju un spogulī teikt sev uzmundrinājumus vai apgalvojumus, kas tev palīdz tajā brīdī ceļ savu pašapziņu. Piemēram, man patīk agri celties. Es nemaz nejūtos noguris, kad pieceļos no gultas. Šī ir mana mīļākā dienas daļa. Esmu tik pateicīgs, ka varu agri celties un iziet paskriet. Nu, tam līdzīgs visādas teicienus. Tas riktīgi palīdz un uzmundrina garu. Nu re, kopsavilkumā izklausās viss baigi vienkārši. Bet, nu, sākumam vajadzīgas kādas 2 līdz 3 nedēļas, lai tas ieradums ieietos un ķermenis pierastu pie tā. Tad, kad ķermenis ir pie tā pieradis, tad ir interesanta lieta. Jūs bez modinātāja zvana ceļaties augšā tajā brīdī, kad jūs iepriekš kājāt ārā skriet. Tāpēc, ka ķermenis ir pieradis jau asinsrīta viss, kad pulkstenis tikos, jau viss sāk darboties. Un bez zvana acis ir vaļā un liek jums celties augšā. Nu, līdzīgi kā mazi bērni, viņi visu nedēļu iet uz bērndārzu. Mamma viņus ceļ augšā 7:00. Sestdien mamma grib gulēt līdz 9:00. Ko dara mazais? Mazais 7:00 ir augšā. Tāpēc, ka viņam ķermenis ir pieradis visu laiku celties. Nu jā, līdzīgi arī būs jums pēc 2-3 nedēļām. Un vēl viens. Nevajag obligāti sākumā katru dienu. Jūs varat, pieņemsim, 5 reizes nedēļā vai 4 reizes nedēļā. Un tad ļaut kādu 1 dienu vai 2 dienas tam ķermenim pagulēt ilgāk un paskatāties, vai cikos viņš ceļās bez zvana. Ja? Nu re, tas šim video šodien arī viss. Atcerieties, ka mēs visi piedzīvojam gada laikus, un ja tagad nav īstais laiks sākt jaunu rutīnu, tad nedari to. Pieņem to, kur šobrīd atrodies, un esi vesels un sportisks, lai visiem veicās. Atā!